Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Pārmaini notikumu gaitu. Šodienas raksturvieta. Bet viņš atbildēja: nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Un Elīsa lūdza Dievu un sacīja: Kungs, lūdzams atver viņam acis, ka viņš var redzēt. Un tas kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja. Un lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt pelīsu. 2. ķēniņu, 6. nodaļa, 16. un 17. pants. Šodienas pārdomas. 2. ķēniņu grāmatā lasām par notikumu, kad pravietis Ēlija ar savu palīgu nonāca karaspēku ielenkumā. Cilvēciski viņiem nebija nekādu izredzu izglābties, taču Elīsa saglabāja pilnīgu mieru. Viņš redzēja to, ko Dievs vēlāk atklāja arī Elīsas palīgam. Patiesībā ielenkumā bija uzbrucējs, un kā mēs lasām tālāk, Elīsa, lietojot viņam doto garīgo autoritāti, pārmainīja dabisko notikumu gaitu un vērsa lietas par labu. Prasi, lai Dievs atver arī tavas acis, un tu ieraugi notiekošo patiesības gaismā. Kopš tu atzini Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju, visu varenais Dievs ir ar tevi. Tavā labā kalpo ne tikai eņģeļi, bet tev ir dota arī garīgā autoritāte vērsties pie Dieva lūgšanā un pārmainīt dabisko notikumu gaitu. Patiesībā pat vēl vairāk. Tu vari pavēlēt ļauniem gariem iziet un kalniem pārcelties. Šodienas lūgšana. Tēvs, patiesi kopā ar tevi man nav no kā bīties, jo es vienmēr esmu vairākumā. Paldies, ka tu esi man devis garīgo autoritāti, un ar lūgšanu, kas balstās uz taviem apsolījumiem, es spēju paveikt varenas lietas. Jēzus vārdā. Āmen.